super. Ir taču TikToka trends tāds, kur filmē cilvēki ēd pīcas, hamburgerus. Tas ir mukbangs, jā. Kas? Tas ir mukbangs. Tādus vārdus mēs nezinām. Mug. Mag, tā kā krūze? Mug. Vai kas ir mug? Tas ir tā kā krinžīgi nedaudz. Tas nav. Beidziet krinžīgi uzvesties. Kaut kāds ārprāts. Mīnusaura. Es piemēram, vairs tiem visiem tiem trendiem netieku līdzi. Es tikai zinu, ka pēdējais ir tas, kur cilvēki... Jā, es zinu, ka ir cilvēki, kas filmē, kā viņi neko nedara mājās. Super. Jā. Viņi, tur, teiksim, es redzēju viena meitene, viņa guļgultā, tur 7:03, viņa guļgultā. 7:34, viņi joprojām guļgultā. Un tad viņš tā visu dienu viņa tā iefilmē, un tas ir tāds saturs īstenībā, ka... Cilvēki to patērē. Un cilvēki to patērē, jā. Un viņi savāc kaut kādu tur 1 miljonu laiku, un subscriberi, un visas reklāmas iet. Un, Mēs te cenšamies koncertu taisam. jā, iepriekš kam? Jūs varat koncertā gulēt vienkārši. Jā, un vienkārši likt postus. Jā. Mēs guļam. Jā, lūdzu, ievērosim distanci, jā. Vispār pirmo reizi mums tik daudz mikrofonu ir. Jā, mēs netiekam galā. Kas te notiek? Nezinu, ko mēs darīsim koncertā, bet Nē, ko mēs darīsim koncertā? Starp citu, man vēl šodien jautāja cilvēki par koncertu, vai būs sēdvietas. Būs sēdvietas, bet pārstāv būs stāvvietas. Vispār, ja tā godīgi, mēs arī, kad gājām caur kultūras centram, mums būs tā, ka būs tas, kas ir zem balkona. Tie beņķi paliek visi. tās būs sēdvietas. Jā, tas būs sēdvietas. Balkons nebūs pieejams, jo tur mums jādod vieta ir gaismotājam un operatoram, jo koncerts tiks filmēts, tāpēc neesiet pārsteigti, ka jūs tiksiet koncertā iefilmēt, varbūt tās kādā brīdī. Kas vēl tāds, jā. Skatuvi taisīsim no jauna, nebūs kultūrnieka skatuve, tikai būs vēl papildus konstrukcijas. Būs gan kultūrnieka skatuve, gan... Nē, davai tā, kāpēc jāatnāk uz koncertu ir? Tāpēc, ka pirmkārt... Meitenes, atbild meitenes. Nē, davai es sākumā, pēc tam jau meitenes. Jā, visas atbildes atbildēs, un pēc tam nebūs ko atbildēt, ne? Vienkārši es zinu, kas tur būs. Tātad, pirmkārt, skatuve būs vairākos līmeņos. Nevis vienkārši estrādīte, kur dzied kā ierasts pie mums kultūras namos, jā. Bet būs vairāki stāvi, es atradīšos 1,20 m augstumā, bungas, jā. Trešajā stāvā. Oh my God. Šeit būs zem skatuve, 0,4 podes, 0,8, tu 7. stāvā. Jā, tad būs mēle vēl. Daniels būs principā torņa augšā. Kas ir mēle, zināt visi? Jā. Jā. Lai var iziet pie skatītājiem. Jā, ko mēs tur darīsim, vēl neesam izdomājuši, bet mēs Tad būs gaismas scenogrāfija, tērpi, dūmi un tā tālāk. Tā kā tas būs riktīgi jaudīgs pasākums, tikai tiešām jaudīgākais Latvijā, jo spēlēs grupa Jauda. Un ko? Kur prikols mājās sēdēt 18. oktobrī vakarā? Jāiet. Man svarīgs zvans, man jāatbild. Davai. Man svarīgs zvans, man jāatbild. Davai, jāatbild. Pēc tam naudu pārskaitīsi. Tā kā tā, visus gaidam, visi laipni aicināti. Biļetes vēl ir nopērkamas, vēl var paspēt. Tieši tā. Jā. Bet, mēs par konču gaitu mēs pastāstīsim vēl bišķi tuvāk nāks laiks jau, oktobra pirmajās nedēļās. Tā kā, starp to aktīvi joprojām notiek konkursi, var piedalīties konkursos. Jūs piedalīties konkursos? Tā cenšos. Centāmies. Lieku vecmammai, mammai, Valdim, visiem nekādi rezultāti. Es jau esmu laureāts. Jā, Agata jau ir mums... Redzi, 1 no 3 sanāk. Laba statistika. 3 no 1, jā. Bet vēl jau mums būs vēl 2, ja būs vēl konkursi. 2 sanāk. 2 būs, jā? Vai 1? 1, man likās. Labi. Šis bija 3. Man liekas bija... Ko te par mums? Par jums? Mums īstenībā šodien tiešām ir tāds notikums. Ai, Dainis, kur nāk. Nebija nemaz tik svarīgs tas zvans, jā? Jā, izstāst, ka kāds nometa klausot, jau laikam nevajadzēja neko tādu. Jau brauc projām, jā? Jā, ķeļam, baigi labais plakāt. Paldies, ka atnācis, jā, tad gaidīsim tevi 18. oktobrī kultūras centrā. Bet mums šodien ir īpašās viešņas. Sen nav mums nekad nav bijuši tik daudz ciemiņu īstenībā vienā podkāstā, ja godīgi. Grupa Guns N' Roses, jeb šo Latvijas tulkojot pāri tiltiem, jā. Tā kā meitenes, varbūt tās iepazīstināt pašas ar sevi, varbūt tās īsumā vienā teikumā. Es esmu Viktorija, mācos ar Ievu vienā klasē, un mēs arī mācījāmies visas 3 kopā vienā klasē muzikas skolā, un tāpēc mēs jau no paša sākuma muzicējam kopā. Pagā muzikas skolu jūs visas pabeidzāt, jā? Jā, mēs visas pabeidzām, protams. Uz kādiem instrumentiem? Es mācījos spēlēt saksofonu. Gandrīz vai tas pats, kas gitāra. Saksofonists, apsēties blakus. Jā, es eju pusēs tiek blakus.
Dainis ar saksofonu pabeidza. Tas ir gandrīz tas pats, kas gitāra, tāpēc izdomāju, tieši, kad pabeidzu saksofonu un Nē, mācīties. viens pret vienu gandrīz. Jā, Tas ir tālāk, es tikai līdz basam tiku. jā, tāpēc izdomāju mācīties arī gitāru spēlēt. Un tad jau savācās grupiņa. Jā, es esmu Agata. Es esmu visjaunākā grupā. Es nemācos ar viņiem kopā. Starp citu, bundzinieks, es arī esmu visjaunākais grupā. Tas laikam, redzi? Paga. Jums ir kaut kas kopīgs. Gati, vai tu esi vecākais grupā? Nu, jā. Jā, Redz, jau sirma bārdā. mums redzi, ideāli nu, sanāk. tāpēc, ka Kā tas mēs arī saule runājām, pāri tiltiem ir mazā jauda. Tāpēc, ka es esmu Gatis Pastars, šeit sēž mums Daniels un Dainis. Topošais Dainis. No tam pamazītiņam. Vai kāds topošais dainītis? Baigi labais procesors tirgošanā. Jā, meiteris, mums ir pedāļi pārdošanā. Vajadzēja jums saukties Milivati. Mazā jauda. Jā, mazā jauda milivāta. Nu, labi, tad Agata ir jaunākā noskaidrojuma, jā, un tu spēlē? Es spēlēju bungas un mūzikas skolu pabeidzu uz citam instrumentiem kopā. Nu, jā. O, arī savā Jā, profesijā. jā, jā. tā kā Nu, Daniels. bundzinieki nemaina profesiju. Mums, Jā, jūs tādi mums nebija arī interesanti. viens un tas pats skolotājs. Nezinu. Vitālijs. Bija. Nu, viņš jau, man liekas, visiem bija. Viņš tikai tagad aizgāja prom. Itālijas jau leģenda tādā Jā, ziņā. leģenda. Caur viņu ir izgājuši, man liekas, visi. Daudzi. Daudzi, jā. Trīs paudzes. Jā. Daudz, jā. Labi, Bet jā. grupā spēlē tikai 2, jā. Jā, mani sauc Ieva, un es mūzikas skolā pabeidzu citam instrumentus. Un šobrīd cenšos iemācīties spēlēt basu. O. Īstenībā patīk. Es centos iemācīties arī pašmācības ceļā ģitāru, bet tas ir daudz sarežģītāk. O, jā, Tas ir nu, Dainis. tas ir skaidrs. Līdz laikam. Nē, atkarīgs, ko tu gribi darīt ar basu. Jā. Var jau tur, protams, darīt visādas crazy lietas. Tikai sāls maizi. Salsmaiz, jā, dosol. Jā, dosol. Bet, nē, nu forši, nu tad... nu, ko vēl jums tādu pajautāt? Izdomāsim kādus jautājumus. Intervijām mums tas sākās, jā? Jā. Nu, pastāst. Vispār sen nav bijis podkāsts, mums ir godīgi. Jau sākās Paši esam aizmirsties. ierūsējuši. Nu, ierūsējuši, nē, mums te gatavojamies koncertam 18. oktobrī, ja kāds nezina. Nē, nu, par ierūsēšanu es domāju, ka mēs laikam īsti nevaram uztraukties, jo mums ir tiešām šobrīd viss ir par koncertiem, un šī vasara mums bija diezgan tāda koncertīga, un tāpēc arī gatavošanās bija liela. Bet no otras puses, kāpēc ne? Rudens ir atnācis, septembris ir, kas saka, ieskrējies jau izskaņa tuvojās, un tagad mēs esam atkarīgi podcastu. Tā, ka tie, kuri gaidien, nu tad saņemiet, saņemiet podcastu. Jā, tā interesanti. Tā kā tu sāc spēlēt grupā, tu liekas, tagad spēlēsi bungas beigās. Tad, kad sākas koncerti, tad tu paliec par mārketinga speciālistu, video editēšanas speciālistu, fotogrāfu, kas tur vēl ēdināšanas pakalpojumu speciālists, sniedzējs un kas tik vēl ne, tikai ne bungas. Šoferis, krāvējs, jurists. Ārprāts. Labi, ka ir cilvēki atradās ļoti daudz patiesībā. Paši no sevis, kas iesaistījās ļoti aktīvi. Paldies viņiem visiem. Grupā ir jurists un šoferis. Šoferis, jā, mums ir šoferis. Ieva, Jā, un Gatis, protams, arī palīdz. Kas par gadi? Ai, nu ir tāds viens. Jūs viņu nezināt. Normāls čalis. Nu, tāds normāls, jā, Gača sakarīgs, pastars. labs. Pieciest. Jā, Gača pastars varbūt? jā, Es redzēju, ka mēs afišā bija Gača Jā, pastars. Daugavpilī spēlēja. Daugavpilī. Daugavpilī? Jā, un Līvānos būs koncerts. Jā, 18. oktobrī, jā? Jā, Viņa personīgi. Solo. Un ko viņš spēlē? Akordeon, jā. Viņš orķestriju spēlējis, es esmu dzirdējis. Jā, orķestris spīdzināja mani līdz vēl, laikam, 2 gadi pēc skolas pabeigšanas. Tā kā, jā. šausmas. Nē, nu, burvīgi, no, bet es zinu, ka jums ir vairākas dziesmas, ja tā kā ierakstītas, tā kā iedziedātas, un tā kā ierakstītas, un tā kā klipi kaut kā tā kā safilmēti, un tā kā Jā, droši izstāstīt. Tos var apskatīties mūsu YouTube kanālā Pāri tiltiem. Kāpēc Pāri tiltiem? Jums taču bija cits nosaukums kaut kā. Ķīmijas moku. Mūsu mīļākais nosaukums. Viņš ļoti patika īstenībā. Nē, tas bija īstenībā ļoti foršs nosaukums. Man ļoti patika mūsu grupas ikoniņa WhatsAppā, kad mums bija nosaukums Ķīmijas moku kabinets, jo tur bija tie... Mums bija Chemistry Rocks. Gatis uzlika tā kā īsts Facebook sēdētājs. Tādu smieklīgu dad joke. Jūs neesat Facebook sēdētāji, jā? Tagad es esmu jau padrusciņai kaut kā tas vecums pienāk. Labi, kur jūs sēžat tad? Instagramā? TikTokā?
Mēs arī Instagramā sēžam. Jā, mums arī Instagramā var piesakot pāri tiltiem. Kur mēs tik neesam? Kāpēc tad nosaukumu pamainījāt? Patika nosaukums, un tad jūs pamainījāt. Pāri tiltiem bija tas, ka es atceros, mēs aizgājām uz mēģinājumu. Vēl mēģinājumu pirms tam. Vika ierunājās par to, ka varbūt ir jāmaina ķīmijas mūku kabinets, jo mums šitajā te skolā Snapchata locationā ir tāda vieta ķīmijas mūku kabinets. Un domāju tādas, labi, samainīsim. Tad mēs sēžam, mēs tad vēl visi tādā aplītī sasēdušies, sēžam un domājam, kādi bija mūsu varianti, kaut kādi saistīts ar Jumpravu vēl. Mums īstenībā, ko mēs gribējām? Mums bija Moldavīts, es ļoti gribēju Moldavīts. Mums bija īstenībā Moldavīts tikai latgaliski. Tas akmens, kurš kā stikls. Uznavīts un Uznavīts tikai no Moldavas. Nē, man liekas, tagad es lasīju, tad tas bija tad, kad nokrīt asteroīds un tad smiltis apkārt izkūst un veidojas stikls. Jā, tas ir kā akmens dabīgais, bet tas ir stikls. Un vispār... Viņam nepatīk. Jā, mums ļoti patika. Vienkārši mūsu galvenais mērķis bija izveidot kaut kādu tādu nosaukumu, lai var saprast, ka mēs esam no Līvāniem, lai ir kaut kāda saistība ar Līvāniem. Pāri tiltiem, vai tu var saprast, ka jūs no Līvāniem? Mums ir diezgan daudz tiltu. Labi. Jā. Bet tilti taču ir citās pilsētās. Tieši tā. Kas jums te nav? Loģika pazūd. Mums arī bija ideja to, ka vajag kaut kādu arī nozīmīgu, nevis vienkārši, jo tas ķīmijas mūku kabinets bija diezgan randomā un spontāni, man liekas. Un, pāri tiltiem tas ir tāda nozīme, ka... Mums ir tāds tā kā, mēs muzicējam skolas mērogā, nedaudz ārpus skolas mēroga. Un tad, lai mēs tiktu uz skolu, mēs visas ejam pāri tiltiem. Pareizi, es taču pāri upēju šķērsot, jūs dzīvojat otrā krastā. Poropītis. Nepareizajā krastā Dainijā dzīvo visi. Visi nepareizajā krastā dzīvo, jā. Pēc tam jau sapratīs vēlāk. Jā, kurš ir īstais krasts? Vai negati? Varējām divi krasti. Čabos dzīvo. Es vēl varu pastāstīt tādu teiku, ko esmu dzirdējis, kad meitenes bija startējušas Latvijas televīzijā uz raidījumu Sirdsdziesma. Un iemesls, kāpēc Sirdsdziesmā nepaņēma viņas, tāpēc, ka nosaukums bija ķīmijas mūku kabinets, kas producentiem nepatika. Un te sākās ar to, kad Latvijas televīzijā nesaprot ne humoru, ne jokus, neko tādu. Un beigās tā arī nekas, diemžēl, nesanāca, jo tas vārds mūku, kā man producenti teica, ne man teica, protams, bet tur vienam citam teica, jā. Tas ir pārāk biedējoši. Jā, un es arī... Es vienkārši sēžu kaut kur dāma kādā, Bauskā, Ludzā, Liepājā. Un baidās. Oi, tas ķīmijas mūku kabinets. Tas ir interesanti, jā. Chlorīdi visi. Mēs tur zemenes spēlējām. Mums arī bija ļoti skaisti iesauka mūsu grupai, bija ķīmijas mūku kamberis. Mūsu mīļākie skolotāji mūs tā sauc. Kambaris tad bija tikai ķīmijas kambaris. Mūku kambaris vienkārši. Un kas tik tur nebija? Kā tas ir, teiksim, skolā spēlēt grupā? Izjūtat slavu un stadionus? Teiksim, es sāku spēlēt jau pēc skolas pabeigšanas nopietni. Un tu izjūti? Es joprojām izjūtu, katru dienu izjūtu. Vispār, zini, dažreiz pēdējā laikā pamanīju, baigi ar mani sveicinās cilvēki, kurus es, zinu, paziņas kaut kādi no servisa, tur kaut kādi džeki, piemēram. No Serbijas. No Serbijas. No Moldovas. Interesanti. Droši vien, kad... Tā, tevi atpazīst uz ielas, jā? Slāva tuvojas, es jūtu. Man gan tā nav. Slaviks. Man nesveicinā. Tev vairāk pirmklasnieki sveicina. Jā, pirmklasnieki ir. Jā, viņi spēja novērtēt manu atpazīstamību. Jā, bet kā jums ir tāptās eit pa ielu? Pa trešā stāva gaišo gaiteni. Jūs esat zvaigznes. Nezinu. Pieņemsim to ej pa trešā stāva gaišo gaiteni. Jā. Tur ir tikai gaišais. Un tu ej tā palēninājumā. Pēcpusdienas saule jau ir iespīdējusi logā. Main character view, jā. Un visi džeki vienkārši... Tās ir tās meitenes. Jā. Viņi zaudē runas spēju. Tie, kas uz pusdienām skrien, ieskrien stenderēs. Vai izlietnēs rokas mazgā. Vai arī lietas kā meitenes Beatle koncertā. Jā, protams. Tā dzirdēt īstenībā, jā, ka tās 5. Kā es varu pateikt to, ka es nezinu, nav tā, ka ir baigā kaut kāda sajūta citādāka, bet
jauniešiem patīk, un daudz jaunieši ir, kuri atbalsta mūs, un ir arī daudzi mazāki, jaunāki audzēkņi, kuri mācās mūsu skolā, kuriem tiešām ļoti patīk, un viņiem pilnīgi deg acis. Viņi atnāk uz kaut kādu koncertu paklausīties, un viņiem tāds, meitenes, varat parakstīt šo lapiņu vai kaut kā tam līdzīga. Tas ir ļoti, ļoti jauki, jo katram mūziķim sākumā ir svarīgi kaut kāds vismaz atbalsts, un jā, ir tā sajūta. Bet šobrīd es teiktu, ka skolā ne tā mūs izmanto, bet... tas jau vairāk no skolotājiem, nevis no skolēniem. Tas nav nekāds uzbrauc. Tas no direktora atkarīgs. Arī fakts. Bet tas fakts, ka vienmēr ir, ja kāds pasākums, rekur meitenes, rekur meitenes. Tas ir labi. Tas ir labi, jā, bet... Iemācīsies basu spēlēt ātriši tā. Jā, varbūt ceru. Bet no vienas puses tāds tā kā uzreiz pasaka, meitenes, sanāk, mēs esam, un tad no vienas puses citiem nav tāds iespēja. Ko, Džeki? Nespēlē, Džeki negrib spēlēt? Mums gribētos, es nezinu, man vismaz tā gribētos, lai mūsu grupa būtu kā, mēs esam vispār, mēs neesam vienīgā grupa mūsu skolā, kas ir bijusi šogad laikā, bet es gribētu, lai mūsu grupa būtu kā piemērs citiem, to, ka tā kā nevajag baidīties. Tīpaši tagad ir instruments skolā, un droši var nākt spēlēt arī pēc mums, kad mēs pabeigsim skolu. Jā, bet līdz tam nedrīkst, tāpēc, ka instrumenti aizņemti. Jā, diemžēl. Bet es dzirdēju tādu stāstu iz dzīves, kad tā, ka jūs spēlējat kaut kur kādā skolas pasākumā, vai tur atskaits koncerts, vai kaut kāds tēvzemes dienas pasākums kaut kāds, tad it īpaši Laimņas skolā, mazākās klases, tur 1., 4., tur ir vienkārši uzmanība uz 200% vienkārši. Un gan grib dziedāt līdzi, gan arī kājas šūpo, pašas šūpojas līdzi, tā ka īstenībā es teiktu, ka tā ietekme, laikam, tomēr ir tāda ļoti paliekoša, bet varbūt tajā vecumā viņi vēl paši to neapzinās tik ļoti, ka tas ir kaut kas baigi wow, bet es domāju, ka pilnīgi noteikti kaut kas viņam tur nosēžās smadzenēs kaut kur uz nākotni, tas, nezinu, 6., 7., 8. klasē, 9. klasē izšausies ārā kādām vēlmē. Es arī gribu tā kā toreiz redzēt. Influenceri jūs esat sanāk. Jā, tieši tā, skolas influenceri. Jā. Arī par skolotājiem, ne tikai tie bērni. Skolotāji jau arī ļoti daudz skolotāju, kuri mūs atbalsta ļoti un ļoti patīk arī mūsu dziesmas. Nevar sagaidīt, ka beidzot mēs publicēsim jaunas dziesmas. Un, jā, ir arī tādi skolotāji. Ir jums kaut kas jau? Padomā. Labs jautājums. Mums viņam vēl kas līdzi jau un kopš bērnu dienā. Kopš pavasara, jā. Vispār viņa bija uzrakstīta jau pagājušajā gadā. Viņa bija uzrakstīta jau pagājušajā gadā, bet tieši kā publicēšanai viņa ir gatava jau kopš pavasara, plus mīnus. Un drīz jau publicēsim. Rudenī. Mēs nevarējām saņemties uzfilmēt videoklipu, un tad mēs spontāni izdomājām, ka mums būs fotosesija. Skolā fotosesija. Un mēs jau tādi tā kā nospriedām, kurā dienā varētu. Un tad beigās gatavs meitenes, jūs šodien nevarat? Un tad mēs mēs atnācām, Agate bija skolas formā, un tad vienkārši gājām bildēties pa skolu. Kā AC/DC. Jā, mums ir bilde kāda Beatles. Mums ir ļoti līdzīga The Beatles bilde. Pārējais? Jā. Viņiem viena bilde laikam ir. Pasaka Beatles? Beatles pasaka bilde uzreiz. Jā, uzreiz tas skavers. Otra bilde, kur ar Yoko Ono abi divi pliki stāv, to vēl pievalk daudz. Bet tādu mēs netaisītu. Abbey Road bilde, ka viņš čērst. Vispār agrāk taisīja, ne? Tos vākus. Tagad nav tādi paliekoši. Tas pats Pink Floyd stars, kur krīt piramīdā un iziet. Visi zina. Tagad, zini kaut vienu, atceries no galvas tā? Sērkociņš. Raumsteņa. Tagad īstenībā mūsdienās ir tā, ka viss ir tik digitalizēts. Vairs nav tās deksmes cilvēkiem dabūt to īsto kartiņu ar afišu vai afišu dabūt, kur ir parakstīta un tam līdzīgi, jo visu var atrast internetā tagad. Mums, man liekas, nav vairāk tās kultūras, kad kādreiz līmējām, mēs agrāk līmējām uz sienas tur. Diemžēl nav. Tagad pamēģinu uzzīmēt, tāpēc tas jau uz reģipsi sabojāt. Jēziņās, kas par skandālu mājas. Vienkārši tad tajā laikā, nebija remontam naudas un tad uzlīmējās kaut kādas noplīsušas tapetes plakātu. Līmēja, tur, kur norīvējusies ar muguru sienu, tur vienkārši pilīmē kaut kādu Ferrari un viss ir skaidrs. Audi A4C4. Kur tavā 4C4? Man bērnībā bija laukos tāds. Nevar būt, jo C virsbūvē A6 gāja. Jā. Jā, pilnībā piekrīt. Tas neko nesaku. Jā, A6 neatšķi. Nav ceška tagad. Ceška, jā. Ļoti precīzi, ka mēs to esam noskaidrojuši beidzot. Svarīgākais jautājums ir noskaidrots principā.
Un stāsts sekojošs. Ieva tad rītā dzied Daugavpils būvniecības tehnikumā. Nopietni? Jubilejā. Cik tehnikumam kaut kādi gadi kaut kādi nezinu, paliek? cik viņam ir. Nu, pieņemsim, ka tehnikumam paliek 300 gadi. 30 gadi, jā. Un mums... Tu teici, ja, ka tāpat mēs nemāk dziedāt, vai ne? Kur? Tehnikumā. Vai kas tu teici tikko? Da labi, kādas Nav svarīgi, varbūt arī es. Varbūt arī tu teici, jā, ka tāpatās neviens to nespratīs, cik tur, kas tur kā dzied un tā tālāk. Un par būvniekiem runājot, mums bija gadījums reāls. Mēs Jēkablī, kā to kafejnīcu sauca? Kontrabas. Mums paaicina, vakara vadītājs viņiem bija, un tur ir būvniecības Ceļu būves firmai. Oša kalna ceļu būves nodaļa bija kaut kas tāds. Jā. Un restīvi ir viena sieviete. Grāmatvede. Sākums jau, ka mums pateica balli nospēt korporatīvu. Balli. Ziemassvētkos. Tas ir normāli, jā. Darba balli. Jā. Un 28 vīrieši bija. Varbūt man liekas, bija vairāk. Vai vairāk? Tur bija piedomājies, zāle. Krodziņš. Tā kā, tas krodziņš bija bišķi lielāks par šito. Bišķi lielāks par platāku. Jā, un zālē sēž būvnieki. 30 plus gabali veči. Un viena grāmatvede. Un bija grāmatvede un vēl personāla daļa kaut kāda varētu būt. Bet personāla daļa ātri nosvīdē, kad sākās dejas. Bet ideja ir sekojoša. Tur bija skatuve tāda ļoti šaura maziņa sekla, tāda arī mēs nospējam dziesmu. Un principā tas tā kā, zini, tā kā, kad tev fonā, kad tu strādā kaut ko, tev beidzās dziesma, tu, teiksim, kasetniekā vai diskā, ja? Un ir klusums. Nekas nav vienkārši. Un tā vietā, lai būtu kaut kāda tur aplausi, kaut kāda reakcija, viņi vienkārši tā te sēž. Okay. No, labi, kas tālāk. Iznāk vakara vadītājs, tas tur kaut kādus jogus mētā, konkursi tur kārtie kaut kādi, ja? Nu, labi, mēs vēl nospējam vienu, 4 vai 5 dziesmas kaut kādas tur. Un nākal vienkārši sēž. Un ir klusums, un nekas nenotiek vienkārši. Puiši vienkārši sēž, un tad kaut kurš drosmīgais, laikam, pirmais, kurš džinguli sarāva, tas aizgāja grāmatu uzlūgt uz deju. Un tā grāmatu dabūja padējot ar 30 plus kolēģiem. Viņa bija izdejojusies. Viņa bija izdejojusies noteikti, jā. Nu, katram pa vienai dejai sanāca, protams, jā, bet fakts kā tāds, ka un tur nevienu baigi neuztrauc, cik mēs labi spēlējam vai cik mēs skaisti. Nevar zināt, dažreiz ir kāds spēlēkais kardināls, kurš sēž. Jā. Un kāds rektors droši rītā sēdēs, tur, mūzikas pasniedzējs tāds. Tad diezunē davilki. Pusstundiņai davilki klausies. Man 5. brigādes 6. objektā jau velk notie uci gari jau. Viņi var garāk, ka ķieģels skājas uz krīt, tur augstas notis aiziet. Tā kā, jā, neuztraucies, vienkārši aizies. Viegli pateikt, neuztraucies, kad jāuzstājas. Nedaudz uztraukumam jābūt, man liekas. Tas ir normāli. Jā, Cik liels? No 1 līdz 10 skalā. Pie bungām mazāks uztraukums ir. Man ir ļoti liels. Es nezinu, tas ir skatoties. Rokas rīts. Bet, starp citu, spēlējot grupā ir daudz vieglāk. Nevis dziedot solo. Jā, jo jūs esat visu laiku kopā, un tad jūs tur kaut kā vienu otru nomierināt, tāpēc, ka jūs runājat, un nav laika padomāt par to, ka tu uztraucies. Kā jūs nosat uz uztraukumu nost? Ar beisbola Labi, Agatai nav vispār uztraukuma. Viņa uznāk akmenis seju, nospēlē. Nē, skaties, kas ir bungām. Tu kā uztraucies, ko tu sāc darīt? Ātri spēlēt bungas. Nē, stiprāk daudzīt. Nē, tu vienkārši, kad tu uztraucies, tu sēdi un... Te tev vienkārši tas pats tikai uz bungām jādara. Tas ir... Tev ir siena priekšā. Bungu siena. Jā, ar bungām tā tas ir, bet, kad tu dziedi, un tev vēl balss kratās, tā, ka tu uztraucies. Tā, kad es bungas spēlēju, man bija bailes par to, ka vienkārši tu domā par to dziesmu, jo es ar metronomu nespēlēju. Pareizi. Man metronoms galvā kaut kādā veidā iedungoja dziesmiņu un viss ir aizgāja. Bet tad man bija vienkārši paniskas bailes, ka kaut kas noies greizi. Es mušu par ātru, mušu par, varbūt lēnāk. Bet es atceros, bija viena reize mēs skolā kaut kādu balli spēlējām. Un bija jāspēlē pienenes vai pirmais vasaras zieds. Un man liekas... bija doma, tā kā mēs spēlēsim pienenes, ir secībā ierakstīts spēlējam pienenes. Kaut kāda, laikam, līdzīgs tas metronoms bija. Akordi bija vienādi. Akordi, jā, līdzīgi. Jā, bet man kā pie bungā bija miķis, es uzsitu un es sāku dziedāt šito pirmo vasaras dziedu. Un bija starpspēle, un tad aizgāja remix. Nekas tas ir. Ir bijis gadījums, jā. Un pat neatšahnījāmies, tā teikt.
Tur ir galvenais kā, ir jāuzvedās, it kā tas ir tā domāts. Nu, jā. Tad cilvēki to nedomā. Mēs vienkārši miksējam. Vajag lažot ar pārliecību. Jā. Jo To ar laiku iemācās. Pirmais, ar ko tu nodod sevi, tas, ka tu zini, saskatās kaut kādīgi, vai tu grimas uztaisa kaut kādu. Tu jau cilvēks saprot, ka ļoti veselīgi ir rakstīt sevi, starp citu. Jā. Citreiz liekas, ka tu filmēt rakstīt no malas īstenībā tur pielaidi, un tad tā klausies. Nē, tur nav nekā tāda traka. Tā kā... Īstenībā forši arī, kad spoguļi ir studijā, ka tu redzi, kā tu izskaties no malas. Jā. Nu jā, Tanelam patiktu. Jā, es īstenībā gribētu Sānos uzdot. Viņš ir spēlējis. Šodien tāds skaists. Varētu uzspēlēt bunziņas. Pitčēr. Nē, jā, jo mēs, piemēram, ar tāpēc darījām, ka mēs sevi rakstījām. Sākumā bija bišķi kauns, bet mēs nelažojam. Mēs profesionāļi esam. Protams. Tas laiks ir beidzies. Tas jau ir sen Tā viena pagātnē. reize, kad mums tur sanāca. Vienreiz tur Pirmajā koncertā. spēlējām balli kaut kur viesītē laikam vai kur, Biržos, un tad Biržos, Zīlītes vietā aizgāja kaut kas kaija. Nē, tas bija citā reizē. Nē, zini, šitā reize bija tā, ka Nē, tas bija speciāli tā domāts. Mēs spēlējām kaju, un tad vienkārši, lai laiku novilkt, es izdomāju, ka es spēlēšu ļoti garu solo. Un kā jau solo, kas spēlē, es bieži vien aizēju vienkārši automātā, un zini kā, tu jau, tu nedomā par dziesmu, tu skaties, kā reku tur dejo, kaut kas tur tikko pakrita, tur kaut kas tikko tur pārplīsas zeķi. Kādu tur jau krūmos. Kādu sit tur kaut kas tur pie galda, tur redz balle. Un tu vienkārši to skaties tā kā uz teātru un kaut ko automātiski dari. Un tā kā jau tas solo ir jābeidz, es sāku dziedāt Zīlīti un skatos pēkšņi publikā izstādīju. Un es nesaprotu, kas ir pa lietu, zin kā, viss tā pēkšņi. Un mēs nospēlējām, un tagad Dainis ar Danielu sāka smieties, es sapratu, kur problēma. Es arī nepamanīju. Kas man mainās pie bungām? Absolūti nekas. Bet, jebkuru dziesmu var uzlikt. Bet cilvēkiem tas tā likās tā, wow, pēkšņi Zīlīte sākas pusdziesmā. Tad mēs beigās ar 2 dziesmas savienojām kopā. Un ar to arī beidzās sets. Tas bija, tas bija Jaungads Jēkabpils, Kruspils kultūras centrā. Kur tie gadi vairs, jā. Tā. Tā kā tā. Bet smieklīgi bija, kā ātrā palīdzība ienesās pūlī, jo tos gan atceros. Kad tu spēlē un daudz cilvēku, un tajā pūlī iebrauc ātrā palīdzība, tad ir jautājums, ko darīt. Titanikas līkst muzikanti spēlē. Un tad mēs spēlējam, pie tam tu ātru Tāda vēl dramatisku Čali kaut kādu tur vienkārši krau iekšā. Tu skaties, ieklausies, un tā ar fondoskopu klausās. Ko iekrāva un aizved ar šitām te gaismām zilajām. Jā. Tu jau nebija nekādas beigās atšķirības. Zini, kā gaismai tur mirgo mums uz skatu, tur ātriem, tur jau viss tā... Kāds mums nepamanīja. Nē, tas bija speciāli tā ieplānots. Performance. Jūs vienkārši spēlējāt tā, lai viņi zina to pirmo palīdzību kādā tempā. Jā, tieši tā. Starp citu, tas kaut kāds ir prikols. Uztaisīta playliste tagad. Jūs izglābāt cilvēku. Liekas, 110 tur bija. Jā, ne vairāk, 140. Ir playliste, kur ir temps, kurā tev būtu jādzīvina cilvēks. Jāgačā. Bet tas īstenībā, man liekas, ir no seriāla Office, ja tādu zinat seriālu. Jā, protams, viņš kā mācīja tur elpināt un pulsēt, viņš dziedāja dziesmu. Un tad izrādījās pēc tam kaut kur reālā dzīvē, tad, kad notika situācija, tas, kas... viņš atcerējās seriālu un arī dziedāja to dziesmu un pareizo tempu uztur. Kāds pārslēdz himnu pēkšņi Join me in death. Aiziet uzreiz un tad vienkārši... 60 pēkšņi temps. Jā. Nē, labi, ok, atdzīvināsim. Mums ar tu būs skaņotājs, kas ir ļoti saistīts ar šo jomu. Varēsim viņam pajautāt. Jā, koncertā 18. oktobrī. Jā, viņš zālē ar ātriem nebrauks, cerams, bet... Artis? Jā, bet viņš zina to dreidu priekšpuses, kā saka, tā kā, jā. Jums kāds prikols ir bijis koncertā vispār, ka jūs spēlējat? Cik daudz koncertu vispār mums bija? Es nezinu. Neskaitat vai es tik daudz? daudz? Mēs neskaitam. Excelī nelieciet kustiņus. Es atceros, kad mums bija Jelgavā jāspēlē mazpulkiem, es gandrīz uzgāju Skatovičībās. Čībās? Jā. Pie Bulgām jau neredzēs. Čībās. Es biju speciāli Labi, ka paņēmis Čībās. augstupēdi, un es gāju skatos, ir Čības, es noskrienu nost, un tas skaņotājs viņš vienkārši smējās par mani. Es gatavu biksēs te spēlēju. Jā, Uz Liepāju atbrauc. tikai Liepājā saprata, ka bikšu nav. Jā, tas jau nekās.
Tieši Nebija jau tā, ka koncerta. tur arī trusenēs brauc uz Liepāju, tur, teiksim, bet vienkārši skatuves bikses nepaņēma. Jā. No Dainis, jā, dažreiz. Jā. Es varu. Tāpēc pēc tam tālbraucējus viņš izskatījās. Galvenais būt pārliecinātam. Bet, Jā, to, tieši. bet to zinājāt tikai jūs, jo Nē, neviens nu jā. cits apkārtējais nezināja, kā Jā, tam bija bet jāizskatās. nenojauta. Nē, nu Tieši vienreiz tā. par ballēm runājot, jā. Tad bija tā, ka mums ir mikrofons uz skatuves, kuru dzirdam tikai mēs ausīs. Viņš vienreiz pieiet dziesmas vidu un saka, viņš tālāk jūs bez manis noliek basu un aiziet uz tolati. Un mēs Danielu slūbām sejām, tad domājam, ko dziedāt. Ko var nospēlēt ar ģitāru vienu un ar bungām tikai. Un tam mums bija ļoti garš intro kaut kādai dziesmai. Akustiski, kaut kāds instrumentāls. Šķiet, Armando, man liekas, to. Vienmēr tu Vienmēr tāds ir tu. tā, jā. Bet principā pietika. Jā. Tā viņš atnāk, saka, labi, jums sanāk. Es tikai, tu vēl taisies, ja kaut kur nē, tad palika un tad jau tā kā uz beigām. palikšanu. Uz palikšanu, līdz pasākumu beigām, jā. Bet, nu jā, principā. Ar tā varu. Jā, šitā basisti var. nedrīkst. No, tā ir vienīgā tā privilēģija. Tā ir privilēģija, Tā jā. kā droši uz koncertu bez kleitām, bez biksēm var braukt un pēc tam paņemt no kāda cita. Tā kā mierīgi. Vispār dīvaini, kāpēc ir joki par basistiem. Neesmu sapratis nekad. Es arī īsti neesmu nekad Jo sapratis. bass tas ir pamats. Beido vispār to stilu, var teikt. Tieši kādā ir dziesma. tāpēc tāda joki arī ir, tāpēc, ka cilvēki to, daudz Nesaprot. cilvēki, kuri nav saistīti ar mūziku, viņi to neizprot. Nu, jā. Viņi pamana, ka Kaut kāda ģitāra. Viņi pamana basu tikai tad, kad viņa nav. Jā, Nu, jā. tieši tā. Nu, viņš jau priekš fīla, to tilpumu iedod aranžēju visu. Tas jau forši tādā ziņā. Jo parasti jau, ka pretenzijas ir pret bungām vienmēr, ka par skaļu. Jā. Šķīvi par skaļu. Visu bungas par pasākumu skaļu. sabojāja. Varēja Daniels. 2 decibelus. Vispār vienalga. Mums pienāca, mēs spēlējām krastos viesu namā. Un mēs bijām iespiesti varbūt 1,5 kvadrātmetrā. Nu, tik šaura. Mēs tā esam izplētušies principā. Jā, bet toreiz galda. bija tā, ka vienkārši tā telpiņa māziņa. Nu, tā kā, Ja kāds ir spēlējis tetri, tad mēs bijām salikušies tā, ka mums vajadzēja nodzēst. Dainis sēdēja uz basa kombja. Es ar tur tā biju burtiski, kā saka, ar pie paša pastiprinātāja pielikt. Man bungas nevis uz sānu gāja šitā, jā, Tomi, bet šitā te uz augšu. Uz augšu bija, jā. Un sanāk tā, ka es stāvu šeit, man šeit ir dziesmu vārdi, un burtiski šitāds gabaliks man ir pakausis priekšā, jo cilvēks sēž pie galda. Un tad mēs sākām spēlēt, un gan mēs spēlējam, mēs jau nedzirdam, ka, kā zin kā, skaļa mūzika, kā skaļa mūzika, tā, pieklusināta mūzika. Bet pienāk pie Daniela viens onkulis vienkārši runā kaut ko ar mums. Mēs nesaprotam, ko viņš runā dziesmas vidū. Nevar jau dzirdēt. Tā kā viņš parādījās šitā te, tad mēs sapratām skaidrs, bungas pa skaļu. Nu tā kā mēs baigi neiespringām uz to pēc tam tālāk, kā saka, jubileja notika, mēs savu izdarījām, un viss ar to arī beidzām. Runājot par Jelgavu, mēs braucām, mēs sapratām to, ka, mēs braucam, mums soundchecks sākās diezgan ātri. Mēs domājam, mums tik daudz brīva laika paspēsim, visi paēst, aizbraukt un visu. Normāli kafejnīca. Jā, tur kopā. pilnībā noskatījāmies, uz kurieni brauksim, sākam skaņoties kaut kā baigi ilgi. Un tad es nezinu, cik, kaut kādā stunda palika. Vai mazāk? Tur bija tāda blonda spička gara, kurš neko nesaprata, ko dara. Piemēram, mums Valdis, paldies Valdi, mūs visas 20 minūtēs saskaņo. Tas čalis uz vienu meiteni, mēs tad bijām 4, uz vienu meiteni pusstundu. Ja neilgāk. Tas taču ir labi. Ilgāk, man liekas. Varbūt viņš profesionāli piegāja. Mums tiešām tā kā parasti ir tā, ka... Beigās Gatim viņam rādīja planšetēks, viņam jādara. Parasti noteikti tā, ka pirms koncerta ir jau apmēram stundu vai 40 minūtes. Pirms koncerta jāsēž jau aizklusēs, tā kā, ka tu esi puslīdz gatavs, tā kā tur... Vai kaut kas tam līdzīgs, tīpaši meitenēm, kurām tur jākrāsojas vai jāpārģērbjas un tam līdzīgi. Un bija tā, ka mūsu soundcheck beidzās tikai stundu pirms koncerta sākuma, un tāpēc, jā. Mums ļoti gribējās ēst, un Gatis mūs veda uz esīti. Jā. Kas tas par gati, kurš tur ved jūs izlēpes? Tas gača Tas pastāv. gača. Es dzirdēju, bija tāds gadījums, ka vienkārši, kad Jelgavā viens dunduks ar hesītī ar visu piekabietas iekšā. Un beigās, ka neizbrauks cauri. Bija tā. Bet izbrauca. Bija tāds viens. Jo likās, ka jumtiņu paraus Jā, līdzi. es atceros, bija vēl tāds stāsts, bija viens tāds džekiņš, kurš Jelgavā arī, tā kā koncerts tur jau visi cilvēki sēž, un viņš iet ar hesīšu maisiņu milzīgi, tā kā skatuves kā. Jo, kā Jā, tikt bija uz tāds. aizskatuvi, bija Tā var tikai un notikt vienīgi tikai caur Jelgavā. skatuvi. Jā. Esītis, one love. Man labi.
Nē, mums... Te jāpasaka laikam vēl, kas ir soundchecks, varbūt kāds nezin. Tas ir tad, kad to mūziķi, jūs kad atnākat uz koncertu, tur nenotiek improvizācija. Mūziķi pirms tam ir pamēģinājuši, kā skan. Jāpamēģina. Un skaņotājs ir salicis līmeņus. Un uzspiedis safe uz planšetes. Vēlams, jā. Un tas ilgs process patiesībā. Dažreiz aizņem vairākas stundas. Tas ir ļoti ilgs īstenībā, jo tev vienkārši vokālā grupa, kur uz kompīša fona dzied vienkārši, nezinu, 5-4 cilvēki, tas ir viens. Bet kad tev ir dzīvās bungas, bass un gičas un viss pārējais, tas ir uzreiz cita tehniskā komplektācija, sarežģītība, un tur ir jābūt kādam, kas var noskaņot mazāk nekā pusstundā uz vienu dalībnieku. Principā tur mēs, ka končos spēlējums, bieži vien paskatā, jums ir 10 minūtes, prompt, jā, baigies konvers ir, bet tas Jelgavas gadījums, jā, tur ieskaņot tik ilgi, tad jautājums ir... Viņš mācījās vēl. Varbūt jau neskaņotājs vienkārši, jo es par tādu darbu naudu nemaksātu, ja godīgi. Varbūt viņš nesaņēma naudu. Es domāju, ka pēc tā viņš tiešām nesaņēma naudu. Tas nebija skaņotājs nemaz. Gardrobis kaut kāds, man arī planšetē ir. Bet īstenībā tā koncerta laikā tas nebija vienīgais. Par koncertu bija skolā kaut kādā? Nē, mēs uzstājāmies Mazpulkiem 95. Tas bija tā pils, kā viņas saucās pareizi? Jelgavas pils, jā, kur jau tā... LLO. Jā, tās augstskolas. Jā. Un tas nebija vienīgais, kas tur notika, ka tas skaņotājs tās, pirmkārt, man mikrofons sita ar elektrību visu laiku. Tas ir normāli. Jo es tuvāk piegāju pie tā mikrofona, jo stiprāk viņš sita ar to elektrību. Un tad, tas gan nav normāli. Jā. Un kas vēl tur bija? Man vispār mikrofona nebija. Mums vajadzēja būt 3 mikrofoniem. Tas arī normāli. Tas ir normāli. Jā, tas ir normāli. Un tad tur koncerta laikā arī ļoti daudz kibeles bija, kuras tā kā, parasti skaņotājiem kā notiek. Ja koncertā kaut kas neskan pareizi, tad tas skaņotājs viņš pielabo planšetē, jo viņš dzird to kļūdu un viņš zina, kā to izlabot. Tas skaņotājs vienkārši sēdēja, turpināja sēdēt, kaut vai mums tur neskanēja vispār. Jā, džingstēja, un viņam bija vienalga. Šķības spēlē viņš nevar izlabot, man liekas. Nē, tur bija saita vairāk, saita. Protams. Visi tā saka. Vienmēr skaņotājs vainīgs ir pēc slikta koncerta. Tās, jā. Vai nu par skaļu, vai par klusu, vai nevar saprast vokāli, jo, man liekas, skaņotājiem tas ir vienkārši profesijas tāds, nezinu, amata aprakstā ir vienkārši jāieraksta vai CV, vai kādā, vai sludinājumā, ka meklējam skaņotāju ar augstu stresa noturību jāliek vienkārši, jo to visu paciest, ko pēc tam saka tur publika, nekad nevar būt izcila skaņa. Tieši tā. Tāpēc, ka katra telpa ir, ne katra telpa ir pielāgota dzīvai skaņai. Arī tas un ne katra skatītājs sēž pareizajā vietā. Tieši tā. Un ne katra skaņa pielāgota. Tad vienkārši pateikt, tu nepareizajā vietā sēdi. Jā, tieši tā, jā. Wow. Jā, nesēdi tur, kur fāzes atceļās. Jā. Pirms tu pērc biļetes, paskaties. Dunonis galvā bija. Mēs spēlējām Jēkabpils slimnīcē Balli, Kruspils kultūras centrā, un toreiz eglis bija galdiņš. Tur tā kā zālē bija egla tāda, un mums pienāca un pateica, neko nevar saprast, viss dun, viss rūc. Pareizi, jā, tu sēdi svinību zālē, kas ir tāda, kā gareniska pils, vecpilsētas, tāda ēkas, tāda, kā saka, tāda telpa, kurā tev ir vienkārši betonas sienas, un tā skaņa tiešām daudzās pa visurienu, un tur nav nekā, kas slāpē to skaņu. Tāpēc bija tā, ka viņi sēdēja tieši tādā punktā, kur viss bass summējās, un līdz ar to viņi vienkārši dzird tikai duni. Skaņa vispār, tur ir baigā zinātne. Citreiz organizatori neziņā noliek galdu pie sabufera. Un tad, kad mēs spēlējam, tur Siļķi kažokā pa gaisu lido, un čalis sēž vienkārši pie galda. Tāds vispār nevienas emocijas, viņam trauki krātās. Kažoks vēl Tas tā ir, mums ir bijis tā, ka vienkārši vietas nav, dejotāja balle kaut kāda bija. Pļaviņās, laikam tas bija. Pļaviņas, jā. Jā. Jums jāliek skaļi, viss jāliek uz skatuves. Kur tad es likšu dejotājus? Kur tad viņi galvas tagad liks? Man 90 cik tur tie pāri tie bija dejotāji. Un tad liekat uz tumus uz skatuves. Es saku, bet neskanēs, tā skaņa nebūs. Un beigās tā arī bija. Neskanēja, un tad, skaņa, es nezinu, vienkārši šausmas bija. Nevar saprast ne vārdus, ne mūziku, neko nevar saprast. Vienkārši duņoņa. Un te bija kaut kāds superstārs, kaut kāds tur kam bija koncis pirms mums. Un tas tur tā kā nomierināja to kultūras vadītāju. Bet, jā. Jums tas viss vēl priekšā. Jā. Pēc skolas turpināsiet? Jā, vispār. Kādi jums ir nākotnes plāni? Tas ir ļoti aktuāls jautājums, meitenes. Jā, bet momentā būs. O, tagad kā pateiksiet, tā arī būs būt. Tieši tā, tāpēc, ka tas ir
tas būs video, un to nevarēs vairs izdzēst. No Līvānos, lai ir 2 grupas savādāk, viena ir tikai pagaidām. Skumji Nē, tā. tagad ir 2. Jā. Tagad ir. Tagad ir 2, nu, ot. Tā lai Jo arī varbūt paliek. ir. Izika jau. Kur vēl ir? Grupa ir vēl? Nē, šitās ten pietura. Pietura arī jaunas jūs meitenes no mūsu skolas. spēlējat vēl? Es nezinu, man liekas, Nē, vairs mēs nē. nemuzicē. Nē? Nē, Nu, vismaz man liekas, kā pabeidza tā visu. Jā. Vēl pirms pabeidza arī jau tur pajuka. Pabeidzi pirms pabeidzi. Viņam žetonniekā, man liekas, uz to laiku bija pēdējā dziesma izlaista. Skumīgi kaut kā izklausās tas viss. Jā. Mēs meitenes? Jā, un Kā jūs? ar mums meitenes? Nu, es gribētu, man liekas, forši. Es domāju, ka mēs turpināsim, tāpēc, ka nevar jau tā, ka mēs jau tagad mācāmies 12. klasē, nevar jau tā, ka mēs pabeidzam 12. klasi un tagad atstājam vienu. Nu, kā mēs tā darīsim? Nu? Jā, tagad ir pēc bungām. Solo. Mana! Sāks cilpot. Lūgu solo Tieši visiem tā. patīk. Protams, ka mēs nepametīsim agatu un nepametīsim mūziku. Mums varēs atrast vēl. Ok. Šito mēs esam ierakstījuši, tagad piefiksējuši. Turēsim pie vārda. Bet tas ir tikai jūs abas pabeidzat, jā, skolu. Nu, tad, kad tu pabeigsi, tā kā mēs arī tagad nepametīsim. Es ceru. Skaidrs. Bet te jums ir Agatai bija cik plāni? Agatai bija cik plāni. vienā pilsētā vai vismaz vienā galā, lai jūs varat satikties. Jo parasti jau, zin kā, izjūg kolektīvi, tā, kad katrs savu pusē Tieši dodas tā. kaut kur. Nu, bet es domāju, skola ir tāds laiks, ka mums ir ambīcijas, protams, un arī pat ja mēs tālāk aiziesim kaut kur citās pilsētās mācīties atšķirīgās, un tad mums nesanāks ar tieši šo grupu, bet es domāju, mēs vienalga uz skatuves vēl vienu otru redzēsim. Ļoti laba, pareiza nostāja. Mūzika forša stela ir laba lieta. Tu drīzāk nožēlosi, ka tu pameti nekā. Jā, nekā, ka turpināja. Nekā. Jo jā, ļoti daudz es arī satieku kaut kādus no tur mūzikas skolas laikiem vēl kaut ko. Ai, vajadzēja man pabeigt tomēr. Vajadzēja. Un šito es arī dzirdēju. Tieši tā. Vajadzēja. Vai, piemēram, ir cilvēkam atnāk kaut kāda, nezinu, 40 gadnieka krīze, un tad pēkšņi atcerās, es taču kādreiz tur, nezinu, spēlēju flautu vai vēl ko tādu, un tad, pamēģināt. Varbūt ne flautu, varbūt kaut kādu ģitāru pamēģināt. Līvanos māca ģitāru, es saku, nemāca. Jā, Līvanos laikam nemāca. Vai tu Mūzikas māci? skolā nemāca, bet iespējams. bija ģitāras kursi, bet viņi vairs, nu kā neviens tur laikam negāja, cik es sapratu, un tad viņi arī izsuda. Ai. Jā, un Pašiem klausies, vajag. bet tad jau tas ir misijas jautājums. īstenībā, Tas ir labs Līvanos- bizness. Labs bizness? Biznesa plāns. Jā, nesanāca vienam, nav garantijas, ko otram sanāca. Jā, nē, nu, katrā gadījumā jāturpina kaut vai tāpēc, lai atstātu to grupas, to skanējuma nospiedumu Līvānu vēsturē. Jo Bet, Līvānas tomēr dzīvās grupas ir regulāri bijušas, veidojušās. Taču rūpnīcu laikos ir bijušas. Lot, es gribēju šito tev paturpināt. Nu, paturpini. Mēs te izrunājam vispār, ka mēs nepārtrauksim viens otru, jo izlīdz klausās, un tad sanāca pārtraukt. Bet ļoti labi. Nē, tas Vienkārši pārtraukt organiski gribējās. sanāca. Paldies, gribējās pārtraukt. Vienkārši var turpināt. Lūdzu, turpini. Es kaut kā ar sievu mēs runājam, ka īstenībā Līvānos nav tikai Liepāja mums tā mūzikas pilsēta. Sākām skaitīt, kas bija Līvānos. Pērkons, labi, ne Pērkons, bet Viens no Pērkona. Jā. Kas vēl bija? Menoets, viens no Viens menota. no, pēc tam taču tas Ubaglīcī dzīvoja. Muktu Pāveli. Jā, tas ir Abi divi brāļi. Auzāni. Jauns mēnesis. Auzāni Jauns brāļi. mēnesis, jā. Jauns mēnesis, Siļģi. Auzāni, pēc tam Auļi. rakstu raksti. Rakstu rakstu, jā. Jaudā. 7. numurs. Migla. 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 Daļa ir, jā. Daļai, jā. Bet bija taču Vai vēl... mēs skaitām tikai grupas? Jā, bet taču vēl daudz kas nezināmas. Tagad taču Alternatīva, bija kur tā. bija. Mēs Arī skaitām tikai pasties. grupas? Starp brīdis. Jā. Šlāģeris. Arī, Jā, šlāģeris. bet ir. Ir. Viņi darbojas jau sen. Bet cik vēl tajā laikā, ka alternatīva bija grupa Daina? Jā, jums taču jau bija skolas laikā ar kaut kādas... Pilns taču Tā, tur kad bija. mēs videnē mācījās, mums bija 3 grupas videnes laikā. Nu, re. Un tas ir interesanti, jo, ja tā padomā, pat Daugavpilietu paņem otrā lielākā pilsēta, tur tik daudz tu nenosauksi. Pat nosauksi? Vai tu nosauksi kaut vienu grupu no Daugavpils? Mēs nezinām Daugavpils grupas, es domāju, tieši tāpat kā Daugavpils nezinu visas Nē, Līvānas. tādas es domāju, zinu. Varbūt viņi nezina, ka viņas no Līvāniem nāk.
Jā, tieši Kaut kas tā. te ir, kaut kāds Tieši tā. velkās ģēns kaut kāds. Kaut kāds gēns te ir. Es domāju, tas saistīts ar to, ka divas upes Jā, satiek tas ir ar to otrā. saistīts. Tas ir Rūdiņš. Točs. Tur kaut kāds portāls Tur ir izveidojās. kaut kas man pa liekas. vidu ir. Atvars. Starpgalaktiskā membrāna. Nošu kurā atslēga, tur tad- kaut kas- jā. Tādā ziņā, jā. Ne, es domāju, ka tas ir diezgan forši. Es atceros, vienreiz bija pasākums kvartāla laukumā, laikam tas bija uz pilsētsveikiem vai uz kodu citu Jā, pasākumu bija. visticamāk, divas. Laikam, jā. Man pienāca klāt viens kungs, kas teica, par jums prasīja. Šitās ir tās. Šitās tās? Šitās ir Es tās. saku, laikam, es nezinu tik sīki, jā, bet un tā viņš saka, mēs parīmies tā pastījāmies, paklausījāmies. Es ar meitu tur uztaisīju blici mājās. Tā kā, tas ir forši, kad ir kaut kāda tāda kustība, kas, mēs runājam iepriekš par to, ka tie mazie jaunākie skolnieci viņi kāds ietekmējās, bet īstenībā tas atstāja ietekmi arī uz jebkuru cilvēku, arī uz pieaugušiem tas atstāja ietekmi. Un šeit šobrīd Līvānos arī tas panīkums bija skaidrums ar to, ka nebija jau īsti, vai, teiksim, mūziķi, tie, kas gribēja kaut ko darīt, viņi neredzēja īsti jēgu, kur sevi, izlikt vai parādīt, vai paust kaut kur, vai ierakstīt sevi. Tagad tādā ziņā, man liekas, tā problēma ir atkritusi. Tagad ir mums viss brīvais internets, kur mēs varam postot, šērot, dalīties un būstot un ko tik vēl ne. Bet principā Līvānos salīdzinoši, pieņemsim ar to pašu Daugavpili, savējo vakara tāda kā nav ērā. Jā. Starp Tas, citu, jā, diemžēl- tas ir... Daugavpilī visi onkas, kas kaut ko šķūnītī vai garāžā dara, tie dabū pilsētas svētkos savu skatuvi un spēlē. Tieši tā. Nu, jā. Un tas īstenībā, man liekas, dotu vēl tādu lielu tādu, jo pareizi, jo taču rožu pēc kādas muzikanti arī beigā tradīcija iznīka vai pazuda tas viss kaut kā, nezinu. Bet arī tās grupas laikam vairāk nav tik daudz, kā Nav. bija. Nu, mēs Nav tāda pagājuši gadu dabūjām. pieprasījuma. Ja Dimpers Jānis sarunāja mums. Viņš pateica podkāstā, ka sarunās, viņš aizgāja un sarunāja. O, tas ir virs un vārds. Respekt, Jāni. Tu noteikti klausies šo. Viņš noteikti klausās. 100%. Tā kā Tāpēc, jā, ka mēs tā tradīcija ir jāturpina, kā saka, un iespējas jau teikt, man liekas, ir pilnīgi visiem visas, kā saka, tikai vajag gribēt. Raksti komentārā, kādas grupas vēl bija Līvānos. Jā, var kaut kādu... Es esmu dzirdējis tādu Straume, nebija? Grupa Jansis taču bija. Jā, viņš pēdējā iespēja, kas ballītes spēlē. Grupa Strauma, Strauma. kur 2-6 Jā, bijušie tieši tā. dalībnieki. Jā, pareizi, jā. Nu, var no kurienes ir tas nosaukums filmai? Straume ietecēja mežrozītē un bija jauda. Jā, tiešām. Nē, toreiz bija tā, ka mēs piedalījāmies tos pašos, laikam, rožu pēc kādas muzikantus, vai kur mums? Jā. Kurā konkursā mēs piedalījāmies, un vajadzēja vienkārši burtiski rīt jau jāiesniedz ir anketa pēdējā diena ir un nav nosaukuma grupai. Un tā arī kaut kā, nezinu. Vajadzēja pāri tiltiem ņemt nosaukumu. Baigi labs esot dzirdēju. Jā. Toreiz mums jau nebija paredzēts vēl tāds. Tilta nebija vēl. Vēl nebija tilts uzbūvēts, Tik jā. daudz. Bet jā, bet šobrīd tā ir. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir jāatnāk uz koncertu 18. oktobrī. Tāpēc, kad Līvānos ir grupa, kas tiešām ir no Līvāniem. Visi, kur ir Visi ir. no Līvānos. Jā, mēs tiešām te dzīvojam. Kur ir bāzējis Jā, Līvānos. jo ir, protams, citas grupas, bet viņi visi Rīgā dzīvo. Nu, lielākā daļa. Varbūt Liepājā ir kaut kas, kas uz vietas dzīvo. Bet kopumā visi ir Rīgā un ap Rīgu. Bet mēs te tā kā Turam buru turam, vienā flangā. tā teikt. Jā. Nu, mums var. Nu, meitenes jau arī, ka viss ir Līvāni. Jā, o tā. Tā kā jāatgriežās atpakaļ pēc studijām, kur tur, kā tur, cik tur, jāatgriežas Līvānos. Jāturpina darīt šeit kaut ko. Man liekas, meitenēm ir vieglāk vispār Man liekas, ka iegriezties, tā teikt. Nekā džekiem Jā. izsasties. Tas ir kaut kas tāds, nu, kā saka, Es savādāks. apstrīdētu šo oriģināls. punktu. Es arī apstrīdēju. Jā, nu, apstrīdēt. Jā, mēs gribu dzirdēt arī, jā. Sāksim viedokļu Argumentus ar apklausu. faktiem, jā. Jā. Nē, ar arguments. faktiem nevajag. Tikai emocijas, tikai emocijas. Tīras emocijas. Nu, Tad vēlreiz testīju, tad arguments, kāpēc meiteņu grupai ir grūtāk vai vieglāk izsisties. no kura tagad sāks? Nu, Es teiktu, ka arī tas vienkārši laikam stereotips ir, ka šobrīd visur ir meitenes, sievietes, un tas pats arī skolā. Ka visur, pat, piemēram, kāds
kad ir kāds pasākums, vienmēr sieviete ir uz skatuves. Vai, piemēram, arī, ja ir vīrietis, un, piemēram, lasa kaut kādu dzeju, uzreiz ir wow, skolotājiem acis vaļā. Un, piemēram, arī, ja dzied, uzreiz ir pavisam cits, jo tas ir vīrietis, kas dzied. Jo tad, kad sieviete... Skolā ir daudz vīriešu vai puikas Cita tikai? attieksme. Vīriešu dzimtas pārstāvis. Ja tas tu puika pasākam dzied, mazāk uz viņš jau skatuves. ir vīrietis. Jā. Tad viņam ir Tā, rieks. es sapratu, tā ideja tāda, ka meitenes dara visu. Un, ja Tas ir tā kā- kaut Tas ko ir dara- Čalis bišķi pakustās, viņš ir varonis. Tieši- Tas ir kaut kas tik rēts, kad... Aizgāja. Aizgāja. Saslēdzās Kur kas vadiņi. aizgāja. Labi. Nu, labi, pieņemsim. Jā, tas ir tas mūsu Mēs arguments. pieņemsim šādu argumentu. Atbildi pieņemta. Atbilde nav Nē, pareiza. vēl arī tas, kā mēs runājam par Michaelu Jacksonu. Piemēram, Michaels Jacksons super balss, un visiem uzreiz tāds vīrietim super balss. Bet, kad sieviete tieši tāpat dzied, tas... Maikls Džeksons taču visu bērnību ir trenējies, dziedājis. Viņš to balsi ir jā. Džeksons Fife un tā Nē, tālāk. tieši tā, protams. Nu, labi, gan jau, ka nav nozīmes. Nav labs patiesībā. piemērs, klausies, Maikl. Vienkārši kā kartaļaži tie. Nu jā, tas ir vienkārši, kad sieviete dzied, tas ir pieņemts. Un visiem tāds, nu jā, sieviete dzied, wow, nekā īpaša. Bet, kad vīrietis sāk dziedāt, visiem ir tāds, wow, vīrietis dzied. Viņš saņēmas tīpaši mūsdienās, ka tas nav tik varbūt pieņemts. Jo agrāk jau, es nezinu, man tā vismaz liekas, ka agrāk tur jau puiši nekautrējās iet korī dziedāt vai kaut kas tam līdzīgs. Kāpēc tagad kautrējās? Nezinu. Kompleksi? Kas? Viņi nestāstīja jums. Nu, varbūt, nu, Ko puiši jums Klausieties, tādas bailes iet uz kori. Daudz ko nestāsta. Nē, man liekas, viņiem ir tas, ka viņiem vai nu nepatīk, kā viņi izklausās, kad dzied, jo tur jau arī tur ir jāiemācās, jo no sākuma Pierast. tā balss ir tāda, nu, tā kā ne tu noturēt, vari ne tur, ko tu it Tur kā vajag dziedi, ielikt bet piepūli. tev vajag nedaudz augstāk paņemt vai tur zemāk, jo nevar zināt, vai tu tenors vai Augstāk nu paņemt nevar zem goda. Nē, es tik augsts, tas jau ir meiteņa tembris. Nu, jā. Es tik augstu nedziedāšu. Sanāk kompleksi, ja? Bet nē, es nepiekritīšu Visticamāk. patiesībā, jo tad, labi, meitenes pa vienam, kad kaut ko dara, tas ir meitenes vienmēr visu kaut ko. Bet tad, kad meitenes savācas grupā, parasti čaļi savācas grupā, un tagad meitenes savācas grupā, Jā. wow! Tas nekas ekskluzīvi paliek kaut Jā. uzreiz tā. Jo puiši grupas ir pilni pagrabi garāžas. No jā, tas puiši dzers kvasu. es nezinu, varbūt mēs nereizi neesam satikušās vienkārši ar tādu, kad kāds pieiet un tāds, wow, meitenes grupa, wow, Nu, tas ir tik pagaidiet, Es forši. dzirdēju vienu tādu stāstu, kad viņas spēlēja Reizeknē bija un tur skaņojas, nu, tur es pirms uzstāšanās tur skaņojas uzreiz, saliek visu skaņu un mauc uzreiz konkursā. Un tajā brīdī, pie tas gača, ko tu pieminēji iepriekš, ka pie viņa pienāk viens čalis no Daugavpils, laikam viņš Jā. bija no kurienes, jā. Un viņš prasīja, meitenes tās savas dziesmas arī dziedās šoreiz konkursā. Tā kā restīvi tā nav, ka neredz un nedzied čeko tomēr. Jā, tas pats vīrietis arī piegāja, tā kā kad mēs jau vairākas reizes piedalījāmies tajā konkursā, un viņš pirmajā konkursā piegāja pie manis un pateica, meitenes, jūs tik skaisti dziedat. Jā. Mums arī vienreiz piegāja, teica, meitenes, jūs tik skaisti. Dāmas. Un Daniels novāk parūku. Nē, man liekas, īstenībā, es teikšu tā, manā skatījumā jūs esat Līvānos pirmā meiteņu tāda nopietnā grupa, kas kaut ko dara tādā līmenī, ka jums ir studijas ierakstījā. Man liekas, ka pirmā. Jā, jo zini kā, varbūt tas sastāvi dažādi, bet viena lieta tas, kad tu vari spēlēt savās šitās sienās, bet tev ir koncerti, tev ir ieraksti, tev ir videoklipi. Tas jau cits līmenis. Tā ir īstenībā, dzīve tādā grupa ziņā. jau, jā. Tā jau ir dzīve grupa tieši tā, jā, jo tevi var atrast YouTube, nu labi, Spotify nē, bet, teiksim, YouTube, kas šobrīd, liekas, ir top, laikam, vieta, kur klausās mūziku daudzi. Mēs jau atzinības rakstu dabujām. Oho. Jā, Līvāna novada. No, Mums nav tāda. Mums nav atzīmes. Mums ir tikai Mums neatzīst. Mēs esam neatzīta grupā ar ledus Organizācija. Bet šī visa nebūtu bez mūsu, bez atbalsta un tā kā bez tiem cilvēciem, kas mums palīdz. Jā, un galvenais bez gata. Jā. Tas gača Gača, pastas, Tas gača, jā. Tas, tur. Nezinu. man liekas, viņš kaut Tas, kādā... kurš plagātā bija. Jā. Tas sarkanais, jā? Jā. Spīdīgiem biksēm. Jā, tad atceros, jā. Bet nē, nopietni, es domāju, ka tā baigā feature jūs tādā ziņā esat tādi camlauži, kad atstājat, kā saka, tādu labu paliekošu. Jo es domāju, ka tas nosaukums, ka jūs tagad nomainījāt, tas jau mums īstenībā pēc tam arī, nezinu, pēc 10 gadiem, pēc 20 gadiem, viņš tāpat skanēs labi. Jā, varbūt tiksim uz sirdsties kaut kā. Nu, ja jūs gribēsiet, es domāju, tas Ja jums ir tāds mērķis, Jā.
Tad jūs Mēs tiksiet. savulaik mums ir mērķis tikt bīriņos. Mēs tikām bīriņos. Tad gribam tikt no turienes ārā. Nevaram. Mums kā griež pa šlāgeru kanālu un tikai atnāk kāda WhatsApp ziņa. Es redzēju jūs televīzijā un skaties bez 3 baltās maiciņās tādi spēlējam dziesmu par gurķu kārbu. Tā kā jā, kauns, bet nu labi, 3 minūtes Tā nav kauna, un kauns, tad jau. Vienalga. Jā. Nē, bet Pagaršojām to garo ziņu. tā nebija mūsu marka īstenībā. Jā, mēs, Tā nebija mana vaina. mēs toreiz bijām jauni. Viņš to izdomāja. Ar kaut ko jau ir jāsāk. Nu, jā. Atradām Nē, mums vainīgo. vienkārši toreiz bija ļoti vienkārši mērķis. Mēs gribējām bišķi uzraukt popularitāti, lai varētu prasīt lielāku honorāru par ballēm. Tas Jā. bija vienīgais mērķis, jo mums Loģisks. Pirmā... Pagad, cik? Jo mums bija mērķis darīt to savu lietu un no tās tā kā neieguldot papildus līdzekļus, tikai to, ko nopelni, to arī iztērē. Jo gribējās labākus stroķus nopirkt, un tie bija dārgi. Tāpēc... Instrumentus muzikālos. Jā. Tautas valodā runājot. Jā, nevis ieroči, bet... 2 stobreni. Jā. Labāku gribētu. Apzāģētu. Man 1 stobrs gribu Jā, 2. Winchesteru. Un tas ir viens no veidiem, kā var pelnīt tiešām naudu, kur tu vari ieguldīt un attīstīt, teiksim, sevi kā Jā, mākslinieku. paskaties apkārt. Jā, pasties apkārt, šis viss, kas te ir, tas ir viss ir negulētās naktis pēc būtības, tādā ziņā. Un tāpēc šobrīd mēs gribam tās naktis pārvērst par vakariem ar savu mūziku, bez skajām, bez dzērvnītēm, bez zemenēm. Šobrīd mēs to maizi esam pēduši un sulu padzēruši. Jā, un kotletes. Jā, tā balles spēlēt, tā ir ļoti forša pieredze. Ja tā jāsaka būtu, es teiktu, ka tas ir vērtīgi, jo tu iemācies uzvesties uz skatuves. Tu iemācies spēlēt. Tu iemācies Jā. uzvesties brīvis Jā. publikā. Es jums Ļoti ieteiktu paspēlēt kaut kad Jersikas tautas namā. Uz Līvāniem neviens Mums neiet, Jersikā bet ne- Mums Jersikā. ir tādi spoti Latvijā, kur mums nekad nav aicinājuši. Piemēram, Preļi, Jersika. Da nevajag. Vairs Vairs jau nevajag. nevajag. Var tādu balli, kur jūs spēlēsiet savas dziesmas? Tāda balva būs 18. oktobrī. Un mēs vēl kaut kad jūs iesildīsim. Tieši tā. Noteikti. Jersikā. Varbūt 18. oktobrī. 31. decembrī gribat iesildīt mums? Kad? 31. 1. decembris. Jaunais. Vienos naktī. Vienos naktī. Kurā vietā? Nezinu. Nav nozīmes. Nav nozīmes. Jā, droši Vienalga. vien varētu. Nu, līdz sarunājām. Kaut kur ārā, Maybe. pirms salūta, pēc salūta kaut kur. Maybe, baby. Nu, jebkurā gadījumā Jūs varat mūs atsildīt. Mēs brauksim mājās jau 3 naktī. jūs dabeidzat Lai jūs balvu. dasitat Mēs viņus par visiem vienkārši. knapi staigājuši. Fatality Jā, uztaisīt. tie, kas tur visi, kas jau tur kaut kas, nu, uz krāsliem aizmiguši būs, tad vienkārši tiem tur dzērveni. Un viņš tikai, šitas labs. Tas indiānis atnāk. Parasti. Jā, klusais Un mākonis. vislabākais ir tas, ka tu nospēlē to dzērvenīti, un viņš no tādā dzērvenīti. Viņš nav dzirdējis Ir cilvēks. foršās balles tādas, kurās tev ir sanāk tā, ka cilvēks sēž vienkārši šitā visu laiku, un visi sēž tu vai telefonā, vai kaut kā, nu vienkārši tādi sažmarījušies sēž tādi, un bez balles, tik superīga balla, paldies, puiši, Nu, šitā arī paldies. koncertos mēs būtu. Nu, jā. Bet 18. oktobrī tā nebūs. Nē, tas Labs nav jautājums. paredzēts tā. Es domāju, ka jā. Kā es varu? Uz atbildi. Tā. Pā. Opa, plāni Kur tu mainās. Es būšu Valmierā. Nē, nu skaisti, nu. Es ieslēgšu viņai live Un video. kas tur Valmierā ir tik labs pasaki? Mans brūd gan. Un Viņam 18. nu, viņš nevar to svinēt Līvānos? Jā, Es par to pašu. Koncertā jau. 8. vakarā viņam tieši Valmierā jābūt. Ir. Jūs sākat vienos dienā, Jau 2 piekdienā stundas. būs Valmierā. Nu, piekdien, sākat Kurš piekdien jau? pie āpāga sestdien tā, jā? Jā, piekdien, sākat piekdien. Noraujat vienu dienu, vienu nakti, atkal dienā iesākat līdz 3:00, atpakaļ uz Līvāniem, paspēsiet 7 koncertu. Un 9 jau uz mājām. Uz mājām, jā. Turpinam svinēt 18. 18. oktobrī vēl balles ir. Tas ir kāda liktenīgs datums. 18. Pēc koncerta uz balli pat aizsno var aizbraukt. Jā, Turku sajūt namā būs balli ar grupu, Neatceros. ar grupu, Nevajag grupu. pieminēt. kurā nedzied sievietes. Jā, diemžēl. jā.
Un visi uznāk tā, vīrieši dzied, Vīrieši! Paga. Ļauj man paskatīties. Un visi piebrauks un audāriem skrūvēs logus vaļā. Kas tur skan? Vīrieši dzied. Cik ir maksā? 3 vai 5 eiro? Nav intereses par tādu. Ballēs? Kurš skaita tās kafijas? 3-5 eiro, tas ir ļoti lēti. 3-5 eiro? Nē, 3-5. 5 eiro. Es jau sāku domāt, ka mums koncerts ir palāta. Inflācija. Es arī domāju, vienkārši uz balli 3-5 eiro. Pašam jāņem groziņš, tur galdauts savējs. Arī galds. Ģimene atnāk, tur 120 eiro atdos par ieejas maksu, un tev vienkārši tur dēļu galds tāds sasists. Palete. Palete, jā. Un tad mēs arī, ko nedējojat? Balli līdz 3. Šobrīd balles ir 10-15 jau pat uz tas ir 20 šausmas. reizēm. Tas ir šausmas. Balles arī izmirst vispār kā Līvānos. parādības. Riebiņos. Ir, jā. Nāk uz ballēm vispār cilvēki. Jūs ejat uz ballēm? Nu, dejot? manuprāt, labāk neaiziet 2 reizes uz balli un aiziet uz kādu koncertu. Skaisīti. Jā, uz kādu koncertu. Tur var arī vienu reizi neaiziet. Nē, man patīk, man ir tāds tā kā, kā pateikt, iespēja tikt par brīvu, jo, ja tu dejo kolektīvā, tad ir kādi sadanči un viss pārējais, un ja pēc vai kāds pasākums, tad pēc tam ir balli, tad for free. Jā, Tad jau, jā, nē, bet te jau sanāk, tu esi nopelnījis to balli par dejošanu. Principā, Tev tu esi pastrādājusi. Jā. Laiks arī nauda ir, ko tu iztērē. Jā. es nezinu, man iepriekš arī, kad es deju kolektīvā, tikai tāpēc braucu uz ballēm, tagad es Man nezinu, ļoti patīk. kaut kā Man ļoti patīk deju. boring. Boring? Nu, vienas tās pašas dziesmas katru balli. Spēlējām Spunģānos vienu, kas tas bija, jauniešu balli kaut kāda bija. Un viņi, laikam, vai Jēkabpils jauniešu doma kaut kas līdzīgs, ko tādu Jā, organizācija kaut bija. kas tāds. Jā, kaut kas tāds bija. Un pirmo taimu, ko mēs spēlējām, neviens nedejoja, tāpēc, ka visi sēdēja telefonos un saisīja selfijus. Un tad mums tāds jautājums, ko daram, priekš kam mēs esam vajadzīgi? Un tad beigās, kad es pateicu mikrofonā, ka tagad drīkst dejot. Nē, tu tur kaut kā uznāci, sāki ir riktīgi močīt Tā kaut visi kādu pie ripu. skatuves. Un tāds, nu, ka visi pie skatuves. Un visi arī atnāca. Visi atnāk un stāv gaida brīnumu. Un tad jums vajadzēja kaut ko vēl domāt. Mēs tur maucām riktīgi, zāģējām. Nu, nebija tā. Jūs sabiezināt krāsas tagad. Nu, es kaut kā pieklājīgi paaicināju. Nē, tu nāciet pie Nu, kas skatuves šur un visi arī atnāca. Nē, nu, visi izpilda pavēles. Vienkārši, jā. Nu, zin kā, ja godīgi, 13% ir bačas palikušas, un es skatos, ka jau ir pāris stundai taimings. Ok. Man Jā. nāksies izgriezt pusi, ko mēs te sarunājām. Jā, labāk pastāstiet, kad mums jums jaunas dziesma būs? Kādi plāni? Cikos jums jaunā dziesma iznāk? Pēc cik? 16:37. 5 pāri plikai rokai. Jā. Labi. Oh my god. Nē, nu drīz, jā? Drīz būs. Nu, vajadzētu drīz. YouTube būs, jā? Jā. Jā, Labi. YouTube. Jautājumi? Atnāksim, pastīsimies. Sekojiet mūsu Instagramam un tur Ienāksim, viss varēs jā. redzēt. Spiedīsim laiku šeit. Pāri tiltēm. Pārtiltiem tā. Pāri Pāri Viss tiltēm. kopā, bez punktiem, bez Jā, garumzīmēm. vienkārši uzrakstiet pāri tiltēm, un tad tur viss būs. Jā. Facebookā mēs arī esam. Jā. Nu, re. Pagaid, jautājums. Dienas jautājums, jā? Nu, šoreiz mums bez jautājuma, jo viņas neatbildēja arī uz to jautājumu. Šoreiz ar jautājumu. Nē, mums... Gribat jautājumu? Jā. Nākamajam. Mums ir tradīcija tāda, ka mēs iepriekš, kas nāca uz podkāstu, dot jautājumu nākošiem, kas nāk. Bet viņš nezina, Kāpēc mums nebija jautājums? Nu, mēs jums varam uzdot jautājumu. Uzdodat Tad mums uzdosim jautājumu. jautājumu. Tad jā, tad vienkārši Nē, mums bija... atbildiet uz jautājumu no iepriekšējās reizes. Jā, iepriekšējās reizes, jā. Nu, labi, es īstenībā paprasīšu, nu, ja būtu iespēja tagad tur aizbraukt ar mums uz Ukrainu, vai tu brauktu vienkārši līdzi pastīties. Nu, tāds tīri neitrāls par šodienas tēmu jautājums. Jā, vai ja arī nebrauktu, tad kāpēc? Ja brauktu, kāpēc? Nu, Jā, es domāju, ka jā. Nu, es piekritīšu Ieva vairāk. brauc, jo viņai ir tiesības. Braucam. Man arī vajag drīz šoferi. būs. Es redzēju, tevi braucam. Es zinu, es arī tevi redzēju. Un pēc tam mamma pateica, ka tas bija tu. Jā. Ok, labi. Agate? Agat. Nu, tu pirmā. Ko? Nē, tu pasaki, Viņa vēl zini. padomās. Vecākie pirmā. Nu, ja lielākā daļa piekrīt, es arī piekrītu. Es viena pati nebraukšu. Pareizi grupas. Nu, nepamet taču. Nu, tas tā, jā. Ja visa grupa, tad visa grupa kā. Tā kā mums arī Nu, demokrātija. tad Agatē nav izvēles. Divi piekrīt, trešais piekāpjas. Trešais piekāpjas. Viens par visiem, visi par vienu. Jā. Ar vairākumu, balsu vairākumu tiek pieņemts lēmums. Jā. Jā. Bet jums ir iespēja uzdot, mēs gan nezinām, kas būs nākamais viesis, bet... Mēs nekad nezinām, kas Mēs būs nekad nezinām, nākamais jā, tiesis. mums ir Ja būs vispār improvisācija. podkāsts, mēs atkal pazudīsim uz 5 gadi. Pieci gadi kā parasti. Eforija pēc koncerta un... Jā.
Slavona stadioni. Bet jautājums nākošajam viesim, ko es gribētu pajautāt. Varbūt par jebkādu tēmu. Uzdevums ir tāds. Šis bija vienā no mūsu pārbaudas darbiem pēdējiem. Mums bija jāpierāda ar matemātisko indukciju, ka 17 pakāpē 2n+1 dalās ar 9. Ja n ir jebkurš naturāls skaitlis. Jā, tas ir vienkārši, es domāju. Rakstiet komentārā. Droši. Matemātikas skolotājiem aizliedz piedalīties. Jā, pieraksta visi 3 punktiņi, tā kā jūs pierādat. Tas ir jautājums nākamajam dalībniekiem. Nekas, komentārā arī var. Nē, lai pacīnās komentāros, ja kāds grib. Parasti komentāros par šām aritmētiskas uzdevumiem un vai matemātikas ir ļoti garas. Jā. Docenti cīnās, lauž šķēpus. Bet, labi, ok, tad jautājums mums ir zināms. Uzdosim to nākošajam viesim vai viešņai. Veiksmi. Jā, veiksmi, tiešām veiksmi. Uzzināt, atcerēties, kas ir nākamais visticamāk būs tāds radošs cilvēks, kuram matemātika sveša. Kāds tulks, valodu tulks. Baložu tulks. Baložu vai baložu. DJ Baložu. DJ Baložu. Būtu ar ko parunāt ar baložu tulku īstenībā. Jā. Tu viņai visu laiku paskatos. Ko es pateicu? Ko pateikt normāli. Ej mājās. Labi, ejam mēģināt. Ejam mēģināt. Ko mēs mēģināsim? Pierādīt polinomus. Aiziet mājās. Aiziet mājās. Stop, mašīna! Visi. Jūs baidījāties. Jā. Vēl joprojām baidās.